Labdien, mani sauc Niks, esmu Dojus Latvijā Jēkabpils reģiona mehāniķis, un šodien dosimies mēs uz saimniecību Vīnkalni veikt traktora ekspertčeku pārbaudi. Klau, Nik, kādai nepieciešama ekspertčeku pārbaude? Ekspertčeku pārbaudi ir nepieciešams veikt, lai novērstu radušos defektus un sagatavotu tehniku nākošajai sezonai. Jūs atrodaties saimniecībā Vīnkalni, Krustpils pagastā, Jēkabpils novadā. Es esmu saimniecības vadītājs īpašnieks Andris Fels. Saimniecība nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, būtībā ar augkopību. Pēc izglītības esmu agronoms, visu savu dzīvi pavadījis lauksaimniecībā. John Deere tehnika, tā ir galvenā tehnika, kas mums ir. Mums ir 2 kombaini, 7 traktori, vēl ir miglotājs John Deere. Principā šobrīd uzskatām, ka priekš esošās teritorijas mums ir pietiekami. Svarīgākais ir viss tas pats, kā jebkuram citam zemniekam. Lai būtu iespējami izturīgāka, kvalitatīvāka tehnika. Tehnika ar daudzām funkcijām, ko šobrīd prasa industriālā lauksaimniecība un precīzās tehnoloģijas. Ja tas tā ir, tad viss ir kārtībā. Un nākamais, vai šai tehnikai pieņemamā attālumā un laika izpratnē ir atbilstīgs servis. Un šobrīd, ja runājam par servisu, tad John Deere tehnikai tuvākā apkārtnē ir labākais piedāvājums servisā. Tie speciālisti, kas sēž pie stūres ikdienā, viņam, protams, ir iemaņas, izpratne un arī remontspēja darbojoties uz šo tehniku. Bet vienmēr ir svarīgs skats no malas. Un ne visas tās analīzes un mērījumus, ko izdara ekspertčeka laikā, mēs varam veikt paši. To mēs nevaram. Un katrā gadījumā, ja ir vēl blakus kāds inženieris mehāniķis, kas var dot padomus, mēs uzskatām, ka visu civilizēto laiku, ko mēs pavadam ražošanā, ir jāmācās. Visiem, arī man tai skaitā. Mēs esam atbraukši uz saimniecību un šodien veiksim ekspertčeku pārbaudi tehnikai, kas ir vecāka par 7 gadi. Pārbaudi uzsākam ar kabīnes nodalījumu pārbaudi. Kabīnē, ko mēs pārbaudām, ir krēsls, viņa darbību un funkciju, durvju atvēršanas, aizvēršanas mehānismu un blīvgumiju, stūres bloķēšanās funkciju un visu pārējo kabīnes aprīkojumu. Nākamo pēc kabīnes mēs pārbaudām motortelpu. Pirmais, ko motortelpā pārbaudām, ir dzinēja eļļas līmenis, antifrīza līmenis, vai viss mums ir. Tad mēs pārbaudām, vai dzinējiem ir radušās kādas noplūdes, degvielas, eļļas vai antifrīze. Pārbaudām kolektoru, vai viņš nav saplaisājis un arī nav noplūžu. Un pārbaudām arī dzinējiem vadojumu visu. Kā arī dzinējiem pārbaudām dzensiksnu, nodilumu, spriegotāja ruļļa darbību un iztīram arī radiatorus. Pēc motortelpas mēs pārbaudām priekšstiltu un priekšstilta amortizāciju. Hidroakumulatori tiek pārbaudīti ar skābekli un mērinstrumentiem. Kā arī tiltam pārbaudām bukses, šarnīrus un eļļas noplūdes un visus pārējās saistošās lietas ar priekšstiltu un amortizāciju. Kā arī pēc priekšas pārbaudas mēs nākam uz aizmuguri un pārbaudām aizmugurē uzkari. Uzkarē pats galvenais, ko mēs pārbaudām, ir visas bukses un uzkaras darbību. Pārbaudām visas pārējās funkcijas, kas atrodas aizmugurē. Kā arī, kad esam pārbaudījuši aizmugures daļu, mēs pārbaudām riteņu nodilumu, pārvelkam visas riteņu skrūves un nākošais, ko mēs darām, paceļam katru riteni gaisā un pārbaudām gultņus. Kā arī svarīgi ir pieminēti, ka mēs veicam tehnikas pārbaudi arī no apakšas. Pārbaudām, vai nav vizuālu defektu un eļļas noplūžu no kārbas. Pēc ekspertčeku pārbaudīs saņemiet defektācijas aktu par tehnikas stāvokli un ieteicamiem tehnikas uzlabojumiem.